Labdien! Mani sauc Dana Prižavoite. Es pārstāvu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas investīciju politikas departamentu. Man prieks arī, ka Kurzemē ir tik daudz interesanti, kuri vēlas, lai purvi atdzimst, kā ir šeit arī šajā plakātā norādīts. Paldies Laimdotai un Ilzei par interesanto un plašo stāstījumu par to, kā tad tos purvus atdzīvināt. Un arī no ministrijas puses gribu teikt, ka mēs esam sagatavojuši atbalsta programmu privātpersonām un pašvaldībām par visiem tiem iepriekš dzirdētajiem veidiem, ko tad arī Ilze un Laimdota stāstīja, kā tad tos purvus var atdzīvināt, izmantot tālāk, nodrošināt to funkcionalitāti. Līdzīgi kā arī kolēģis minēja, tas ir tāds komplekss process. Un arī nebūtu ne dažbrīd ar vienkāršiem paņēmieniem un vienkāršiem veidiem. Un arī iespējams jums varbūt ir bijusi iepriekšēja pieredze varbūt ar lauka atbalsta dienesta projektiem vai kaut kādām programmām, un varbūt nav tādas uzreiz pieredzes ar Eiropas Savienības fondiem. Tad gribu teikt, ka manas kolēģis ir sagatavojušas prezentāciju 2 daļās ar to, ko tad var darīt un cik tad par to var saņemt. Tāds pēc iespējas vienkāršotā un tādā skaidrojošā veidā, bet es aicinu jūs nebaidīties, uzdot jautājumus, arī rakstīt mums, jo es saprotu, ka tas tiešām nav vienkārši un arī uzreiz varbūt ir kaut kādas lietas, kas ir nesaprotams, bet mēs esam gatavas gan atbildēt uz jūsu jautājumiem, tā skaitā arī varbūt vismuļķīgākajiem un varbūt tā liekas kaut kas nesaprotams, bet neuztraucieties, nav muļķīgu jautājumu, nav varbūt arī kaut kas. Tāpēc droši jautājiet, rakstiet gan ministrijai, gan pēc tam būs arī Centrālās finanšu līguma aģentūras prezentācija vai arī reģionu kolēģiem, tātad, lai mēs kopā jums palīdzētu gan sagatavoties projektu iesniegšanai, gan pēc tam arī tos īstenot. Dodu vārdu savām kolēģiem, Kristīne.